23. gada optimālā līmeņa 14. uzdevums. 3 punkti. Dots taisnstūra paralēlskalnis. Šī te figūriņa. Kur punkts A atrodas koordinātas sākuma punktā un pa diagonāli punkts H atrodas ar koordinātēm 4, 5, 3. Nosaka attālumu no virsotnes G līdz skaldnei F, EFAD. Skaldne šī te tālākā, kreisā, un no G pret skaldni velkam perpendikulu. Mums sanāks nogrieznis GF. Atliek nolasīt G koordināti 5 un pierakstīt kā atbildi. Mums ir atbilde prasīta 5 vienības. Nosaka punkta G koordināts. Ja mēs teicu skatīsimies uz punktu G pa X asi, mums koordināta būs 0. Īsnībā punkts G atrodas plaknē YZ. Y koordināta 5 un Z koordināta 3. Pierakstam atbildi. 0, 5, 3. Un tagad mums noteikti diagonāls AH viduspunkta M koordinātas. Ja mēs šeit vilktu no A uz H diagonāli ar raustītu līniju un pa vidu tā atliktu punktu M, tad kā rēķina šādas koordinātas? Skatāmies teoriju. Tādā gadījumā telpā mēs koordinātas rēķinam, no abu punktu X koordinātas saskaitīt un dalīts ar 2, Y koordinātas saskaitīt dalīts ar 2 un Z koordinātas saskaitīt un dalīt ar 2. Kā to mēs varam pierakstīt? Ja mēs pārrakstīsim punktā koordinātas 0, 0, 0, punkta H koordinātas 4, 5, 3, punktu M mēs varam izrēķināt, skatāmies X koordinātas. Pirmais stabiņš. 4 plus 0 dalīts ar 2. Y koordināts 5 plus 0 dalīts ar 2. Un Z koordināts 3 plus 0 dalīts ar 2. Rēķinam 4 dalīts ar 2 ir 2, 5 dalīts ar 2 ir 2,5 un 3 dalīts ar 2 ir 1,5. Un tagad nedaudz paskatīsimies, nodzēsīsim šo pierakstu un paskatīsimies, kā mums tas izskatās telpā. Mums ir taisnstūra paralēlskalnis, 4 vienības pa X asi uz priekšu, 5 pa Y, 3 pa Z. Uzvelkam no A līdz H nogriezni un atliekam viņam pa viduspunktu ar koordinātēm 2, 2,5 un 1,5. Kā to var ieraudzīt vizuāli? Skatīsimies X koordināti. 4 plus 0 dalīts ar 2 būs 2. M punktu koordināti. Y koordināti 5 plus 0 dalīts ar 2 ir 2,5. Un Z punkta koordināte 3 plus 0 dalīts ar 2 ir 1,5. Vēl viens uzdevums par tēmu ģeometriju. Ņemšu rādām kociņu. Viskaistākā, protams, ir pirmā atbilde, kuru mēs droši vien izvēlēsimies, bet kas mums notiek ar pēdējo? Mums šeit ir taisnstūris, kā šķēlums atzīmēts cilindra aksiālu šķēlumu meklējumi, un šis te
pelēkais krāsojums, viņi apgalvo, ka varētu būt aksiāls šķēlums. Nē, nav. Viņam būtu jāturpinās pa pilnu diametru līdz maliņai. Tas nav aksiāls šķēlums, kaut arī satur asi. Šis te horizontālais riņķis ir C gadījumā paralēls pamatiem, bet nesatur asi. Šis te taisstūris izskatās ļoti jauki iet B gadījumā no pamata līdz pamatam, no malas līdz malai, bet nesatur asi OO1. Bet lūk, šis te A gadījums būs tas, kas mums ļoti patiksies, tāpēc, ka šis taisstūris pamatos iet pa diametru riņķa. Sāni mums ir cilindra augstumi, ja A gadījums mums ir aksiāls šķēlums. Paldies par uzmanību!